skaistajā un unikālajā Ogres valsts ģimnāzijas ēkā. Šodien mēs esam sapulcējušies konferencē ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā, kas tiek organizēta jau 8 gadu pēc kārtas. Un šoreiz mums būs tāda no rīta puses teorētiskā daļa, pēc tam arī praktiskā sādaļa. Es teicu, Helman, nevajag darīt šo projektu, jo projekta pamatā ir tā, ka ir vajadzīsim dubultot apmeklētāju skaitu. Uz bibliotekām neviens neiet, viņas mazāk apmeklē, cilvēki ir internetā, mazāk lasa. Mēs trīskāršojām apmeklētāju skaitu. Ja ir moderna, mūsdienīga ēka, un ja viņi ir domāta priekš vairākām interešu grupām, piemēram, jauniešus mēs atdalījām no bērniem. Tad ir brīdī, kad jauniešiem ir sava telpa, viņi ir lielu interesi gājuši šo telpu. Ja, jo tur nav vairāk mazu bērnu, viņiem ir savs jau dzīves ritms. Un tādā veidā mēs iekuvām, kad mēs trīskāršojām apmeklētāju skaitu. Bērniņi mazie mājās izlasa grāmatiņu un saka, mamma, es nelasīju grāmatiņas, atklāt, iet uz biblioteku. Tāpēc, ka bibliotekā ir kliņš kāpšana uz sienu, viņš var ielīst skapī, palasīt, viņš var parotaļāties. Mūsu darbinieki zvana saviem bērniem, prasa, kur jūs esat. Mums tagad ir laiks starp nodarbībām, mēs esam bibliotekā. Vai vecākiem nav patīkamāk dzirdēt, ka bērns pavada laiku bibliotekā, nevis kaut kur uz ielas, ja šī biblioteka ir interesanta, ja priekš viņi ir atvērta. Un skola, mums bija izšķiršanās, mums deva tehnikumu veco ēku, kādreiz bija ārlietu skola, renovējiet, un tur jums būs vidusskola. Ja mēs vēlamies, lai mūsu jaunatne aug un radīt kaut ko līdzīgu, kā mēs redzam šeit vai bibliotekā, mums jārada viņiem ir vidi. Mums ir ļoti grūti, un mēs redzam, kā Latvijā ir diezgan liels potenciāls. To mēs redzam uz mūsu sportistiem, hokejs, basketbols. Tās potenciāls ir daudz kur citur, tikai viņi ir jāiet. Un, jo jūs kā arhitekti un daudz kā attīstītāji, jūs labi ziniet, ka visu cilvēks rada pēc savu ģīmu un līdzības. Ja cilvēks apmeklē modernu vidi, un ja viņš dzīvo šajā vidē, viņš radīs kaut ko līdzīgu. Un mums vienkārši jādod šī iespēja.